Pa šiem gadiem sanāca arī piedalīties, veidot dažādas interesantas dizaina darbnīcas, gan sadarbībā ar RTU Design Lab, gan arī ar Latvijas 3D printeru veidotājiem masu portālu, parādot, kā praktiski pielietot to 3D modelēšanu jau radot dažādas dizaina produktus. Un šodien tātad apgūsim pirmām kārtām svarīgākās tās modelēšanas tehnikas SketchUpā. Tad apskatīsim, kā to visu pielietot, lai varētu izmantot jau dizaina tehnoloģijas kā 3D druku, lāzeru griešana, CNC frēzēšanu vai vienkārši maketu veidošanu, izmantojot ar ploteri, izgriežot ārā gan no kartona vai papīra, kaut vai detaļas dažādas. Pēc tam parādīšu, kā veidot tādus jau ilustratīvus materiālus un vizualizācijas, izmantojot rīkus kā layout un jau mākslīgā intelekta palīdzību. Un beigās mums būs iespēja uzzināt ar lielisku tātad pieredzes stāstu tātad no Zigmāra. Zigmāra, esi šeit? Lieliski tātad. Labi. Tātad beigās būs iespēja uzzināt lielisku pieredzes stāstu. Un nu jau lēkšu iekšā SketchUp darba vidē. Lielāko daļu, es teiktu, arhitektūras formas, kur mums ir, nav tik daudz varbūt izliektas līnijas ikdienā būvniecībā, var radīt ar, manuprāt, pietiek ar 8 rīkiem SketchUpā. Arī vienkāršākiem dizaina priekšmetiem, arī dažādas mēbeles projektējot. To sākumā pilnīgi pietiek. Kā es varu iesākt SketchUpā? Izmantoju, piemēram, rectangle rīku, nozīmēšu vienkārši kvadrātiņu. 1 metrs reiz 1 metrs izmērā. Šeit ir jāsaka, radot kaut kādus ļoti maziņus priekšmetus, ieteicams viņus varbūt labāk, piemēram, 10 vai 100 reizes lielākā mērogā uztaisīt. Jo SketchUps kā tāds ir vairāk piemērots tieši arhitektūras interjera dažādiem projektiem. Ne tik daudz tādiem juvelieru izstrādājumiem, tāpēc ir ieteicams tas palielinātais mērogs. Tad iesāku un ar push-pull rīku palīdzību es jebkādu plaknē uzzīmētu formu uzreiz var pacelt telpiski uz augšu, arī ierakstu 1 metrs. Pēc tam, lai tādai radītu tādu kastīti, var izmantot offset rīku. Ar offsetu plakni offsetoju uz iekšu, piemēram, 100. Un tā veikli ar dubultu klikšķi var atkārtot arī šo distanci citās plaknēs. Atkal ar push-pull es jau varētu iebīdīt uz iekšu, piemēram, piesaistoties šeit klāt endpoint sadaļai. Un ar parastiem līnijas zīmēšanas un palīgrīkiem varētu atzīmēt jau kādu interesantāku formu šītai, teiksim, tas būtu kāds kastīte, zīmuļiem kaut vai. Izvēloties rīku tape measure, es varētu tātad izvēlēties kādu līniju un no tās noteiktā attālumā izveidot palīgu līniju. Piemēram, ierakstot 300 vai no otras puses 300 arī. Citādi, ja es noklikšinātu uz kāda punkta, vai stūrī, vai šādā te intersection punktā, es varētu uz leju noteiktā attālumā radīt šādu te palīgu punktu. Piemēram, 300. Tā tāda mazs punktiņš parādās. Un vēlreiz, piemēram, no šejienes pilnīgi brīvi varētu sazīmēt, neradot uzreiz vēl īstas līnijas, bet tādas palīgu līnijas. Atkal pēdējais ir sanāk tas rīks, kas vajadzīgs ir protector, tāds transportieris.
kas mums ļautu jau noteikti leņķi atzīmēt, paņem vienkārši protektoru, izvēlos, piemēram, stūrīti šeit, līniju, kā nulles leņķi, un uzreiz uz šī transportiera varētu atzīmēt vajadzīgo leņķi. Un to leņķīti var ievadīt vai nu kā leņķis pēc grādiem, vai kā malu attiecību, piemēram, ierakstot 1:3 apakšā vērtību nodziņā, es iegūstu tātad to malu, to slīpumu attiecību. Nu, šādi kaut kādas līnijas sazīmētas, es tā varu pārzīmēt ar jau laina rīku, piemēram. Ņemsim šādi te. Tas būs tas izgriezums. Šajā brīdī jau varētu atbrīvoties no tām palīga līnijām ar edit un tātad delete guides, viņas izdzēst ārā. Un atkal ar pušpulu rīku varētu izgriezt ārā caurumu. Tik līdz jau tās abas plaknes satiekās, jau izdodās izgriezt. Nu, reāli šeit vēlreiz uztaisīšu ar offset palīdzību uz iekšu. Izmērā 100. Un ar pušpulu palīdzību var iebīdīt šeit plakni nedaudz uz iekšu. Tā, piemēram, 20. Ar dubult klikšķi atkārtoju arī pārējās virsmās. Nu, lai tā izteiksmīgāk izskatītos, varu izmantot tātad kaut vai materiālus, izvēlēties kādu krāsu un iekrāsot. Un tas tāds pirmais vienkāršais objekts, visas tādas taisnas līnijas vien sanāk. 3 klikšķiem to var iezīmēt un ar make grupu sagrupēju. Tad tas skaitītos kā tāds gatavs objekts. Nu, te laikam tāds galvenais ieteikums vienmēr padomāt, veidot labāk objekts jau ar kaut kādu noteikti to sienas biezumu. Ja tā būtu vienkārši, piemēram, kāda kaste, un mēs viņai izdzēst ārā vienu malu, un es tā brīvi sazīmētu to izgriezuma daļu. Nu, šādu te objektu bez nekāda biezuma jau grūtāk būtu, piemēram, realizēt kādās noteiktās tehnoloģijas, kaut vai 3D druku, piemēram. Jāpadomā uzreiz jau, kādā materiālā tas tiek taisīts un kādā biezumā vajadzētu būt. Jau nedaudz advancētāk veidojot, kur mēs varam pielietot dažādas modifikācijas rīkus. Izvēlēšos rīku poligonu ar 8 malām zīmēšu. Un ar pušpulu pabīdu nedaudz uz augšu. Un šeit ir tehnika, kas man ļoti patīk izvēloties augšējo plakni un rīku scale šo te. Es varu to ģeometriju pilnīgi brīvi salocīt noteiktā virzienā. Un ja papildus noklikšana kontrola taustiņu, nu jau varētu simetriski šais izmaiņas veikt. Nu, šādi varētu turpināt arī katru posmu no jauna kaut kā savādāk, noskēlot vienmēr. Ja šeit es gribētu tādu kā dimanta formu uztaisīt, ar ko man pietiktos, tad šo te plaknīti vienu reizi paceļu, pabīdīšu vēl uz iekšu. Tad sadalīšu vienkārši ar līnijām, lai man būtu tās līnijas, aiz kurām es varētu salocīt tā kā. Un to vidus posmu ar move rīka palīdzību varu pacelt uz augšu. Vienkārši vertikālā virzienā. Un ļoti labi mēs varam izmantot flip rīku, lai parādītu objekts, viņās to simetriju. Ja, piemēram, otra puse šai formai būtu identiska, es varētu iezīmēt, izvēlēties rīku flip un parādīsies iespēja apmest riņķī, piemēram, šādā te virzienā, vai noklikšinot uz kādas noteiktas plaknes pret šo te plakni un papļinot nospiežot
kontroli taustiņu. Redzēsiet, parādās jau spoguļā tēls. Pagaidām abas puses tad ir vienādas. Es vēlreiz paņemšu to apakšu ar move rīka palīdzību un vertikāli pabīdīšu uz leju. Kaut kāda tāda forma sanāca. Tātad, ja kādu ģeometrijas elementu mēs varam brīvi staipīt ar move, scale un citiem rīkiem, lai jau sarežģītākas formas iegūt, ko ja būtu tik vienkārši ar līniju tāpat vien uzzīmēt. Un kas attiecās uz tādām centrāli simetriskām formām vai profilu formām, ko mēs varētu izvilkt pa noteiktu ceļu, tur nepieciešams strādāt ar rīkiem kā arka, riņķa līnija un tātad follow me. Šeit kā iesākums uzzīmēšu taisnstūrīti. Kā iepriekš paraugā, es gribētu krūzīt uzzīmēt. To būtu jāsāk uz šādas te vertikālas plaknes, jāuzzīmē puse no šīs te formas vajadzīgās. Tad ir jāzīmē parasti plānos vai kādā noteiktā skatā. Es ļoti ieteiktu vienmēr izslēgt ārā perspektīvi, pie kamera, perspektīvu, un es šeit izvēlētos skatu frontu no priekšas. Tad būs daudz vienkāršāk uzzīmēt. Turpinājumā man aizdomas, ka viņš daudz salipa tā ģeometrija aizkārtībā. Tātad es uzzīmētu, piemēram, iekšā tādu taisnu stūri. No līniju padzēsīšu. Tā, šādi te, un šeit uz iekšu vēl. Nu re, un izmantojot rīku 2 punktu arka, es varētu uztaisīt tādu noapaļojumu. Šeit, piemēram, augšā, kā pusapli. Pēc tam, uzvelkot šeit stūrītī, parādīsies tangentu edge, kas ļauj perfekti uzvilkt jau to stūrīti arī. Un uzreiz liekās līnijas arī tiek nogrieztas nost. Un šeit tātad otrs. Tā. Dubult klikšķis apstiprina un pēc tam uz leju aizies. Tā. Un uz otru pusi šādi te. Un pēdējais ar eraser palīdzību tikai jāizdzēš ārā visas liekās līnijas, kas man īsti neveido neko no tās formas. Nu re. Un pagaidām sagrupēju. Uzreiz uzzīmēšu arī, kā vajadzētu izskatīties tai ocītējā. Atkal piezīmēju taisnstūri. Zīmēju ar 2 punktu arku. Savienošu šeit apmēram. Pēc tam nedaudz zemāk. Atkal ar offset rīka palīdzību. Tātad varu šīs uzzīmētās līnijas jau nokopēt, piemēram, šādi te. Un ar vienkārši līnijas savienošu. Te nedaudz paturpinās un uz leju. Liekās līnijas vienkārši padzēšu ārā. Un atkal tātad izēju šeit cauri. Izdzēšu. Un palieks šī te jau detaļa. To arī pagaidām sagrupēju. Tad SketchUpā ieteicams atsevišķas detaļas zīmējot, viņas vienmēr katru sagrupēt, lai viņas nesaliptu kopā. Nākošajā posmā jau došos tādā perspektīvas režīmā atpakaļ. Redzētu, kas te man uzīmēts. Pa vidu, kur mums bija centra punkts, šeit te krūzītē, vajadzētu uzzīmēt riņķa līniju. Uzīmēšu, piemēram, tā. Rādījus ir vienalga kāds, viņu ieteicams varbūt nedaudz uz leju pabīdīt tikai.
uz brīdi tad arī uzprazinu to grupu. Man bija grozīts tā pusīte uzzīmēta. Nu re, un ja izvēlos šo te riņķa līniju kā ceļu, pa kuru vajadzētu iet, follow me rīkam, gala rezultāts ir tāda izvirpota, nu tā grozītas pamatforma. Un šo daļu uzreiz arī ar 3 klikšķiem iezīmēju un sagrupēju. Kas attiecās uz to osīti, tātad es ieju šajā te grupā iekšā, un lai nedaudz ērtāk būtu zīmēt, lai varētu tikt vaļā no kādām liekām detaļām, kas man, teiksim, šeit priekšā traucē. Vienmēr var izmantot tādu stila režīmu View, Component Edit un Hide Rest of Module. Tātad, ieejot grupā, un jau viss pārējais pazūd. Nu re, un šim trešajam pēdējai detaļai vīdu, un ar pušpulu uztaisījuši jau biezumu. Piemēram, šeit, nu, pēc tam varēs vēl skaistāk noskailot, bet, piemēram, 20 uz vienu pusi un tā, 20 uz otru pusi. Pagaidām tā osīta tāda kantaini sanākusi, bet es varu tā paslēpšu uz brīdi atkal visu. Tad nedaudz varbūt uz iekšu iebīdīšu. Un šeit vienā stūrī uzzīmēšu arku. Tā. Tātad ir kādām detaļām nepieciešams nogriezt vienkārši vai no ar līniju vai noapaļot stūrīti. Ideālākais variants tādā perpendikulārā virzienā ir uzzīmēt. Teiksim, vienā pusē taisni nogriezīšu, otrā ar tādu noapaļojumu. Un mēs varētu ar rīka follow me palīdzību bīdīt uz priekšu. Izvēlos to formu un ar līniju šeit bīdu uz priekšu līdz šim te galam. Red? Šī daļa būtu tā noapaļota. Otrā pusē var arī savādāk izdarīt, ja, piemēram, iezīmēju uzreiz visu šo te plakni. Tad varētu izvēlēties follow me, nospiest uz tā stūrīšu. Un tad es follow me aizgāju apkārt pilnīgi visai formai. Nebūtu vairākās reizēs šādi te jānogriež. Apmēram šādi atstāšu arī, es varētu to visu formu varbūt noskēloju jau nedaudz biezāku. Un tas ir tas bonus, ja veido kā atsevišķas tādas formas. Tādas atsevišķas formas, tad ir vieglāk izmainīt kaut ko. Tāda vienkārši grozīta pagaidām sanākas. Lai šīm līnijām tiktu vaļā, ir tāds svarīgs princips, jebkādu tādu organiskas formas objektus darbojoties. Vajadzētu noteikti soften tādu funkciju izmantot. Iezīmējot ģeometriju, nospiežu labo pēles taustiņu un ar soften smooth edges komandas palīdzību atvērtos jau šāds te dialogu loks, kurā pamainot leņķi, pie noteikta leņķi blakus tās esošās līnijas pazūd, nogludinās paknes. Pēc formas tāds apaļāks tomēr izskatās tas objekts. Šeit nāktos diezgan augstu to vērtību uzlikt. Net vairāk problēma, kas to vienu malu vēl nebija apaļojums. Un lai paliek tāda. Atkal paņem krāsu, varbūt iekrāsošu. Ieslēdzot režīmu View Hidden Geometry, es varētu redzēt konkrēti, kā pēc plaknēm, pēc ģeometrijas ir sanākusi tā forma. Un jau šeit, piemēram, ar paint bucket rīku tās iekšējās atkal plaknes iekrāsošu. Un pieturot kontroli uzreiz arī apakšējās. Tāda smuka grozīta sanākusi. Un visas šīs te komandas mēs varētu tāpat izmantot gan SketchUp online versijā, tāpat arī SketchUp desktop versijā.
Lai radītu jauko sarežģītāku, gan jāiemācās tāds princips, kā mēs varētu vairākas plaknes iespiest sadurties savā starpā. Un šeit tāds mazs uzdevums, jā, radīt mobilā telefona tādu turētāju. Un viņa tā pamatforma būtu uzzīmēta pagaidām tikai sāna skatā. Ar push-pull palīdzību es tad varētu izbīdīt jau interesantāku formu, lai radītu. Un pa vidu gan es gribētu izgriezt daļu, kur tam mobilajam telefonam vajadzētu sēdēt un, lai teiksim, varētu reizē viņu arī uzlādēt. Tas, man liekas, ļoti populārs uzdevums ir parasti skolās arī. Ar 3 klikšķiem pagaidām iezīmēšu, sagrupēšu. Pagaidām tas būtu kā tāds vienots objekts, lai nesaliptu kopā ar to otru detaļu. Un tā otra detaļa būtu, ka mums būtu jāuzzīmē tāds griezēju objekts. Es uzzīmēju ar push-pull palīdzību jau viņa tādā vertikālā formā, tā iziet cauri vismaz, un ar move pārvietošu, tā lai no midpointa, piemēram. Tā viņš līdz midpointam. Iepriekšēji šādi. Es redzu, ka tā visa forma iziet cauri. Viss ļoti labi. Es ieteiktu patiesībā var pat nedaudz lielāku uztaisīt, pēc tam ir nedaudz vieglāk izgriezt ārā tās liekās daļas. Kā mēs šādās plaknēs, kur plaknes nebūs arī paralēlās, varētu izgriezt? Uzsprindzu, pagaidām arī šo te pirmo formu. Visa šī te ir tāda brīvi stāvoša ģeometrija, un kontekstu izvēlē atradīsiet tādu opciju kā intersect faces with selection vai model. Šajā gadījumā abi derēs. Viņam varbūt drošības pēc tieši selection. Sanāca piespiest sadurties tā virsmā. To ļoti labi redzēt momentā, kad pievērš uzmanību šeit 2 virsmām, kas ikā sadurtos, tikai brīdī, kad uztais to intersect, parādās arī līnija. Un šajā brīdī es te pamainīšu to skatu un iezīmēju delete, izdzēšu ārā nevajadzīgās daļas. Vieglāk pat nedaudz lielāk uztais, iezīmēju, izdzēšu ārā. Sāna atkal nedaudz skatā. Tādu iezīmēju, delete, izdzēšu. Un skatā no priekšas vēl uzmanīgi mēģinu iezīmēt tikai tās priekšējās līnijas. Uzreiz tās blakus plaknes reāli arī pazudīs. Var ar eraserī arī darboties. Vēl palika pāris virsmas. Un praktiski ir izdevies. Tātad jau 2 tādas kompleksākas formas, viena iziet otrai cauri, mēs iegūstam jau to gala variantu. Pēc tam es varu iezīmēt arī ar orient faces pagriezīšu, lai visas virsmas būtu pareizā virzienā. Un šo te detaļu atkal izkrāsošu. Tas mobilā telefona turētājs būtu gatavs. Papildus, ja vajadzētu, piemēram, tos stūrīšus noapaļot, arī to var izdarīt. Šeit ir ieteicams varbūt jau, ja detaļa mums ir simetriska, labāk uztaisīt vienu pusi un pēc tam otru varēs jau nokapēt. Kā to, piemēram, varētu izdarīt? Pagaidām atkal būtu jau tātad sagrupēta tā detaļa. Es uzzīmēšu tādu plakni, kas kā griezīs cauri visam objektam. Un viņu pārvietošu tieši pa vidu.
Tad atkal uzspridzinu, atkal piespiedīšu sadurties ar intersect with selection, un nu jau droši varētu to vienu pusi, piemēram, izdzēst ārā. Tā virs man arī būtu vajadzīga. Nu re, un ja, lai to noapaļojumu uztaisīt, es, piemēram, ieeju nedaudz tā kā iekšā šajā formā, uzzīmēšu, teiksim, 5 milimetri tur kvadrātiņš, un vienkārši līniju savienoju, lai tāds trīsstūrītis tā kā sanāk. Iekšā tajā formā uzzīmēju. Un kā ceļu, pa kuru šim te trīsstūrītim varētu aiziet, es varu uzreiz izvēlēties visu šo te lakni un atkal tā ielec iekšā. Paņemot rīku follow me, nospiežu virsū un gatavs visai formai apkārt skaisti nogriezts būt. Nu, pēc tam šo te detaļas var, piemēram, radīt kā komponentu, izvēlēties rīku flip un jau spoguļu attēlu uztaisīt līdz ar šo te griezuma daļu. Papildus kontroli nospiežot, kur sanāk jau to mirror tādu kopiju uztaisīt. Un šādā veidā, ja mēs izmantojam komponentus, viss, ko es tagad rediģētu vienai pusē, redziet, tās izmaiņas parādās arī otrā komponenta pusē. Nu, re. Atkal, ja vajadzētu apvienot normāli vienotā objektā, es izvēlos uzspridzinu, un šajā gadījumā izskatās jau automātiski. Šajās vietās ir tātad apvienojusies tā ģeometrija bez liekām darbībām. Un papildus gribēju parādīt, ļoti noderīgi šajā momentā ir tāds iespējas, kā mēs varam personalizēt objektu. SketchUpā varam izmantot 3D tekstu. Izvēlos to, un es varētu vai nu uzreiz kā tādu 3D objektu, vai vienkārši ar līnijām, šeit, teiksim, to vārdu uzrakstīšu. Es esmu pa dizaina objektu tāds telefona stupis. Jā, varētu nosaukt. Es nedaudz mazāku. Izvēloties 3D tekstu, tas automātiski jau pagriežās vajadzīgajā virzienā. Tāpēc arī, ja ir kaut kādas nestandarta formas objektiņi jāuzzīmē, citreiz tas būs līdzīgs kā kāds burts, tad to var kā burtu arī uztaisīt. Un reiz šeit arī viņu uzspridzināšu ar explode un vienkārši ar pushpull palīdzību varētu iedziļināt tie burtiņi, lai šādi te parādītos. Ja tas būtu objektiņš, ko izdrukājam ārā, tad jau vismaz tie burti parādīsies. Galā sagrupēju. Būtu gatavs. Šādi neizmantojot pilnīgi nekādus spraudņus, kas ļautu atvieglot darbu, var veidot tos objektus, bet ja tiek izmantota SketchUp for Desktop versija, piemēram, SketchUp Pro abonementā, kas būtu skolām datorkasēs, vai SketchUp for Schools versijā, mums būtu pieeja ārkārtīgi noderīgiem rīkiem, kas ļautu izmantot tādas cietformu modulēšanas tehnikas. Un tās jau ilgu laiku, jau rāda arī pamatkursu apmācībās, jo, man liekas, kāda gan arhitektūras moduļu veidošanas, gan interjerā dažādiem elementiem, šīs tehnikas ārkārtīgi noder. Ne tikai tādā produktu dizainā. Un kā viņas darbotos? Jāatrod rīkjosla ar nosaukumu Solid Tools. Šeit secīgi arī būs parādīt, kā tie rīki strādā. Sākumā pie tādiem vispārējiem principiem gribēju parādīt. Ja mums ir 2 noslēgti tādi sagrupēti objekti, viņus varam iezīmēt un ar pirmā rīka tādu Outer Shell palīdzību apvienot vienā. Visas tās detaļas, kas mums būtu, piemēram, šīm te ziliem
klucīti, kas pārklājās ar gaišo, tās tiek šādā veidā izdzēstas ārā. Un, ja es te padzēšu, varētu redzēt, kas tur notikās. Outer shell būtu pirmais tāds, iezīmējot divas detaļas un izmantojot intersect rīku, atkal mēs varētu iegūt to vidusformu. Un šis būtu ārkārtīgi noderīgs rīks, kad mums vajadzētu tātad no kādiem projekcijas skatiem izveidot detaļu. Piemēram, uzzīmējuši blakus ļoti vienkārši. Ocis, katru no plaknēm atsevišķi sagrupējuši. Un nedaudz nostāk pabīdi. Nu re, mums būtu kāda detaļa, un var skatīties, vai kā viņai būtu jāizskatās skatā no augšas, priekšskatā un sānskatā. Piemēram, augšskatā uzzīmēšu, nu tur būs kāds te caurums. Sānskatā atkal detaļa izskatītos šādi. Neņemot vērā tos iekšējo to caurumu, kas jau būtu, jā. Tikai to projekciju. Un šajā te skatā es varētu, piemēram, nopaļot stūrīšus. Nopaļoju vienā pusē, nospiežot dubultlikšķi arī otrā pusē. Šādi būtu iegūti 3 tie skati. Tad ielec iekšā vienā detaļā, pabīda to uz augšu. Otra detaļa izbīda ar pušpulu atkal tā, kaut vai cauri izietu. Un trešajā variantā izbīda vēl šādi te. Nu re, gala rezultātā iezīmējot visas 3 detaļas un nospiežot intersect, es vēl detaļas iegūs. Tas būtu intersect. Trešais atkal mums būtu union, kur mēs varētu arī apvienot divas formas, līdzīgi jau kā izmantojot arī outer shell. Tā nianse būtu tāda, ka savienojot kopā ar union saglabāsies tas tā iekšējā forma, iekšējais atvērtais apjoms. Bet, ja pielieto parasto, tātad outer shell, redzēt, tā iekšējā forma pazūd. Nu, ne. Ceturtais mums būtu ikdienā laikam viens no biežāk izmantotajiem. Tas būtu rīks subtract. Tur es varu izvēlēties pirmo objektu kā tādu griezēju objektu un nospiežot uz otrā, kur jau izgriežās daļa ārā. Piektais būtu trim, kas būtībā ļautu izdarīt to pašu. Atšķirība tāda, ka tas pirmais objekts nepazudīs, tas griezēja objekts. Abi divi saglabājās. Un pēdējais mums būtu split, kur iezīmējot tos divus objektus, viņiem sadaroties, pāri paliks tikai tā vidusforma. Nu, re, tad teiksim, šādi te izvēloties, piespiežot sadurties ar split, es varētu nobīdīt malā šādi te un šādi te. Un tas tāds ideāls rīks, kad nepieciešams vairākās daļās detaļas sadalīt. Arī, piemēram, šo te, es varētu uzzīmēt vēl kādu trešo formu, pabīdi sagrupēju, novietoju to, piemēram, te pa vidu, un pielietojot atkal split, jau varētu sadalīt šādi te divās daļās. Šie rīki ikdienā ārkārtīgi noderīgi, un gribēju parādīt, kā viņas varētu pielietot, lai, nu kā iepriekš šeit jau bija radīts tā detaļa, ātrāk, efektīvāk to varētu izdarīt jau pielietojot solidrīkus. Aizvien atpakaļ nedaudz, kur mums bija tas tie 2D skati pieejami, un nokopēšu arī šeit.
Sākums līdzīgs, tad izveidoju vienu formu, ar grupu sagrupēju, izveidojuši otru, arī sagrupēju. Un ar move palīdzību pārvietoju tā, lai viņi abi divi sadurtos. Un šoreiz varētu pielietot jau rīku subtract, šo kā griezēju objektu izvēloties, un otrā, kurā mēs tad iegriežam. Atkrita pāris minūtes, ko nācās pirms tam lietots tās ģeometrijas attīrīšanai. Ļoti labi. Pēc tam, kā tālāk varētu darboties? Es gribētu skaisti nogriezt tos sānus, lai tie būtu nevis tādi taisni, bet jau tādas izliektas formas. Iesāku, tad uzzīmēju plaknē, tādu taisni stūri uzzīmēšu ar 2 punktu arkām tādu viļņotu līniju, to kontūru. Piemēram, padzējuši liekās līnijas, un šī jau būs tā negatīvā forma, ar kuru es griezīšu ārā daļu. Pārvietoju tā, lai nekur jau pārklātos, un ar flipu palīdzību uztaisīšu spoguļu attēlu, tātad bīdu šo te spoguļošanas asi tieši pa vidu objektam, un noklikšanu kontroli, lai arī veidotos, tā kopija. Un gala rezultātā paņemu atkal subtract rīku, klikšķis, un pēc tam vēlreiz otrā pusē. Tā forma jau sanākusi krietni interesantāka. Gribētos viņu, tad, piemēram, izdrukāt ārā uz 3D printeru problēmu, viņš neielīdīs vienā reizē, viņu jāsalauž vairākās daļās, vai ja gribam veidot vienalga kaut kādu detaļu no vairākiem materiāliem, vai mums būtu kaut vai vāciņu jāuztais, jāmāk sadalīt vairākās daļās šo te jau. Es tad uzzīmēju tādu daudz lielāku taisnes stūri, paceļu uz augšu. Tā ir grupa, un ar move to pārvietošu vietā, kur es gribētu salauzt to formu. Var salauzt šādu, vai, piemēram, pagriezīšu šādā teleņķī. Un pielietošu jau rīku split. Mondzēšu liekās daļas, un esam ieguvusi, tās 2 daļas no tā telefona turētāja. Vajadzētu tomēr vēl tādu savienojuma vietu uztaisīt. Es varu ieiet iekšā vienā no detaļām, uz brīdi paslēpju to lieko ar to hide rest of modulu, uzzīmēšu, piemēram, tādu taisnu stūrīti, simetriski nolikšu viņu arī otrā pusē, un ar pušpulu palīdzību izbīdīšu uz āru. Tagad, ja būtu ieslēgts režīms X-ray, ļoti labi varētu redzēt, kā tās 2 detaļas pārklājās. Šajā momentā tad pielietošu trim rīku, šo te izvēlos kā to griezēju objektu, uzspiežu uz otrā, un ja tagad skatos, kas notikās, un tad otrajā varam redzēt, ir iegriezta šī te daļa. Un, protams, skatoties, kādas ir tās tolerances, vajadzētu varbūt vai šo te daļu uztaisīt mazāku vai šo te lielāku, bet tas tā tikai eksperimentējot pasakāms. Piemēram, es te ielicu iekšā, un ar pušpuli jau varētu pabīdīt, teiksim, pa milimetru nedaudz lielāku 2 virzienos. Varbūt visos virzienos būtu labāk. Kas ir sanācis, tā tad jau tāda sarežģītākas formas detaļa, pielietojot tā nokrāsošu vēl
pielietojot cietforma modelēšanas rīkus. Kas ir svarīgi, lai varētu izpildīt visas tās funkcijas, objektiem ir jābūt tādiem ideāliem. Ļoti īsi, kas ir tāds galvenās problēmas. Piemēram, ja ir tāda kastīte, un viņā iekšā ir kaut kāda lieka līnija, objekts nebūtu, piemēram, tāds pilnīgi ūdens drošs, vai, piemēram, sastāvētu no vairākiem apjomiem. Tāda plakne pa vidu, piemēram, ja būtu. Tas nav tāds vienots apjoms vairs. Vai, teiksim, vēl viena problēma varētu būt, ka mums ir atdalīti apjomi, kas ir reizē arī sagrupēti. Un tad, piemēram, varam redzēt, ka ir vairākas daļas, un uz šādu objektu neviens no solid rīkiem nemaz nestrādās. Skaidri var redzēt, ka tur rakstīts not a solid, tātad objektam nevarēs pielietot nevienu no šiem rīkiem. Lai salabotu, viens ir var iet manuāli cauri tam visam, padzēst liekās tās detaļas vai uzspridzināt, kad ir ļoti daudz tās problēmas. Var jau izmantot arī spraudņus, kas ļautu automātiski salabot šīs te problēmas. Piemēram, ja dodos jau uz SketchUpa extension warehouse, tas jau būtu kā tāds spraudņu veikals, līdzīgi kā aplikācija veikals telefonā. Tad aizies uz extension warehouse, un šeit jau būtu iespēja tātad redzēt, kas ir tādi populārākie SketchUp spraudņi, un zemāk ir tādi divi ļoti noderīgi. Solid inspektors ļauj analizēt objektus, vai tie ir solīdi vai nav, un pateiks, kāda tieši ir problēma, un daudzas no tām arī ļaus salabot. Un otrs ir cleanup, kas ļautu tikt vaļā no liekās ģeometrijas, kas veidojusies modelējot. Un viņas strādā kombinācijā, tā kā šie te divi nepieciešami. Kādi viņi izskatītos? Piemēram, solid inspektors, uzstādot to būtu tāda viena ikona, izvēlos objektu, analizēju, es redzu problēma, stray edge, lieka līnija, to es varu ar fix salabot, tā, ieiešu iekšā objektā, vēlreiz nospiežu. Surface border, tas caurums, es arī redzu, to es varētu salabot, vēlreiz analizēju. Internal faces, tātad mums bija tā iekšējā plakne, to ar fix uzreiz arī varētu salabot. Pēdējais nested instance, tā ir tā grupa grupā, to es uzspridzinu, un beigās viss būtu kārtībā. Pārbaudu ar solid rīkiem, rādās solid group, un varētu jau pielietot visas tās komandas. Es vienmēr pats ļoti cenšos, jebkādu objektu, ko radu, vienmēr radīt kā solidu, tādu noslēgtu, lai varētu pielietot šīs te operācijas, lai varētu radīt to detaļu arī sagatavot priekš 3D drukas, piemēram, pēc tam. Krietni vieglāk dzīvot, ja mēs tā pareizi jau sākotnēji modelējam. Ir rīki, kas vēl labāk tā automātiski tiek galā ar šīm te problēmām. Maniem mīļākajiem spraudņiem tas būtu Solid Solver. Man jau viņš uzstādīts, to atradīsiet Sketchucation spraudņu veikalā. Nevis šajā oficiālajā, bet Sketchucationā. Uz vēlāk varēšu parādīt to vietni. Šis spraudnis jau automātiski tiek galā ar pilnīgi visām tām problēmām. Bet šis te viss mums ietver pagaidām vēl tādu vienkāršākas modelēšanas metodas, ko ikdienā sanāk saskārties gan arhitektiem, interjeru dizaineriem, mēbeļu dizaineriem arī. Bet tehnikas, kas varbūt stipri vairāk ir produkta dizainam paredzēta, tā ir tāda subdivision modelēšanas tehnika. Un tā jāsaka ir vesela jau māksla, pareizi to apgūt. To varētu pielietot, ja mēs izmantojam tādus rīkus SketchUpā, piemēram, kā SubD, vai kā no populārākajiem Artisan. Es jau uz brīdi atvēršu vaļā to Artisan tieši mājaslapu, lai
labāk ieskatu gūt. Artisan ļautu mums no vienas puses, piemēram, skulptēt jau ar tādu kā otiņu, ļautu dažādus tēlus jau veidot. Šeit var redzēt, piemērā, jau darbojoties simetrijā uzreiz, kā es radīju, piemēram, iepriekš objektam. Ļaujot kompleksos veidos jau to ģeometriju sadalīt kvados, tādos noteiktos ģeometrijas, tādā topoloģiskos daļās, lai radot viņu jau pēc tam kā tādu organisku objektu, mēs tādu paredzamu formu varētu iegūt. Kā minēju, tā ir jau netik daudz tajā brīdī precīzi tāda darbošanās, tā jau tāda nedaudz mākslinieciskāka būtu. Bet šos principus gan labi var izmantot arī, piemēram, programmās kā Fusion 360, kā SolidWorks, mašīnu būvas vajadzībām. Bet šādi tas jau tiek ieviests arī SketchUpā. Artisan pagaidām būtu labākais šāda veida modelēšanas spraudnes. Ja nevajag tik advancētas tās funkcijas, es pats lietoju Sabadī. Sabadī piedāvātās pamatfunkcijas parādīšu, kā tas darbotos. Piemēram, ja iesāk ar vienkāršu kubiņu, to sagrupēju, ieiešu tajā iekšā un ieslēdzu Sabadī. Redzēt, tā visa forma tiek tā vienkārši saņurcīta. Labi, varu uzspiest uz plusiņu ar Increase Subdivision palielināt to, cik detalizēta tā forma būs. Un kas lieliski, jebkurā brīdī es varu atgriezties arī uz šo te pamata formu. Pēc tam, piemēram, izvēloties vienu līniju, es gribētu papildus detalizāciju piešķirt. Šeit ļoti noder viens bezmaksas spraudnis, kas saucās Quad Face Tools. Kā mēs ar tiem kvadiem varam strādāt. Tā galvenais mērķis parasti būtu, lai visas tās topoloģijas formas, ko mēs veidojam, sastāv tikai no 3 stūriem vai 4 stūriem. Tad tā mēs paredzamāku rezultātu varam iegūt. Ar Quad Face Tools es varu, piemēram, uzspiest uz Insert Loop un redzēt visu apkārt formai izveidojās šīs līnijas. Tās, piemēram, pabīdīšu uz leju un vēlreiz palaižot Sabadī, var redzēt, sanāk jau šāda te forma. Atpakaļ uzslēdzu, varu iezīmēt vienu līniju un, piemēram, ar Select Loop iezīmēt visu šo te riņķi ar līnijām. Un to vēlreiz ar Move pārvietošu, nokopēšu augstāk. Un tad sanāk jau tāds pufiks, piemēram, krēsls. Šādi to formu var veidot, attīstīt, bet, kā minēju, tas varbūt nav tik vienkārši. Tur es ļoti ieteiktu paskatīties. Arī Sabadī piedāvā pamācības. Skatos, te, piemēram, tā pamācības sadaļā. Sabadī jau piedāvā atsevišķas pamācības arī runājot par kvadiem, dažādas noderīgas resursus, kā mācīties pareizi tikt ar to topoloģiju galā. Kā ar pēc iespējas zemākas izšķirtspējas, tā kā to sākotnējo formu mēs jau paredzam to organiskās formas tādu jau objektu varētu iegūt. Es tā nedaudz paturpinu, piemēram, uztaisa iezīmē līniju. Vēl vienu ievietošu. Esam šeit. Nezinu, formu iebīdīšu uz leju tur. Nedaudz izstaipīšu. Atkal palaižu Sabadī, atkal kaut kas tāds interesants sanāk. Ļoti, ļoti jautri tā modelēšana ar to Sabadī, bet ikdienā varbūt tas sanāk vienkārši pie arhitektūras darbojoties, nesanāk viņi tā tik daudz pielietot. Sabadī pieejams ir kā tāds maksas spraudnis, tur būtu tātad kombinācijā ļoti labi strādā. Viens ir tātad Sabadī,
un otrs būs Vertex Tools, kas jau ļautu atsevišķi tā ļoti detalizēti iezīmēt kādas tās ģeometrijas daļas aiz vertekšiem un ar noteiktu spēku, piemēram, jau viņas rediģējot. Nu, tātad SAP-D Vertex Tools tāda vispopulārākā kombinācija. Bet, nu tā. Kas attiecās atkal uz tādu formu deformāciju, pāriešu uz sadaļu, uz jau tā, nedaudz vecāku SketchUp versiju. Tur, ko var ieteikt, ir sprauģi no Fredo. Piemēram, vienkārši darbības, lai objektiem stūrīši nopaļotu. Es varu izvēlēties vienu līniju un ar tādu spraudni, piemēram, kā round corner, uzreiz noteiktā radiusā, ierakstīšu, piemēram, 100. Tā, nerakstās. Abi 300 un ar 12 vai vairāk segmentiem es varētu nopaļot to stūri. Vai bevel tātad pielietot. Es varu iezīmēt arī, nu jau, nekur, augšējo plakni visu, vēlreiz palaist round corner un, piemēram, jau citā radiusā nopaļot. Tātad atkrīt tā ķēpēšanās ar follow me palīdzību, mēs varam kaut vai objektam uzreiz pilnīgi visas stūras nopaļot. Un tas lieliski strādā vēl jaunākajā versijā, mēs varam atsevišķām līnijām arī tā kā vismaz atcelt šo te nopaļojumu, ja nepieciešams. Cits vēl ārkārtīgi noderīgs rīks, ja mums vajadzētu formas salocīt. Nu, kā sākumu paņem, piemēram, kaut ko tādu. Otrs rīks būtu Fredo Scale, kur viens no foršākajiem rīkiem tajā būtu bend rīks, kas ļautu, piemēram, noteikti ģeometrijas daļu paņemt un varu salocīt šādi te. Iezīmēju vēlreiz. Salocu vēl šādi. Un to galu. Es norādu tātad no kurienes līdz kurienei vēlreiz vajadzētu salocīt. Te ir labi, ja mēs laicīgi jau tā paskatāmies varbūt uz Hidden Geometry vai manuāli sadala vairākās daļās jau pirms tam, lai netīšām kaut kādas liekas detaļas mēs arī nesaliektu. Tad var izvēlēties, piemēram, tikai šo galu un tikai to varēšu salocīt. Nu, re. Tas būtu Fredo Scale. Citādi, ja es vēlētos visu to formu uztaisīt, piemēram, jau biezāku, ir tāds joint push-pull, kas ļautu izvēlēties jau tātad arī izliektu virsmu un tai pielietot push-pull operāciju, nevis tikai vienai plaknei. Tur jābūt labi tādi gadījumi, lai tā ideāli nosrādātu. Nu, tas tā īsumā, nu tie rīki ir ārkārtīgi daudz tādā deformāciju veidošanai, praktiski paskatoties arī pamācības citās programmās, vai tas ir Blenderis vai 3D Maxis, kāds ir izdomājis, kā to ieviest arī SketchUpā. Varbūt ne tik vēl advancētā līmenī, bet nu, tāds tie varianti ir diezgan daudz, kā modelēt vēl. Bet, ko gribēju tagad parādīt par to praktisko aspektu, kā sagatavot failus jau drukai, piemēram, pāriešu uz modelīti, kur parādās tie gala faili, kas bija izmantot jau dizaina darbnīcās un Sportel, tātad arī darbnīcā. Viens projekts, pirmais, ko veidojām, bija tāds vienkārši katapulta, atsevišķas detaļas samodelētas. Un pirmais, protams,
visam vajadzētu būt katrai detaļai veidotai kā solidi grupai. Te būtu vairākas detaļas kopā apvienotas, bet tā gala variantā viņas tiek jau laicīgi izvietoti šādi te, jau uzreiz var uzlikt virzienā, lai ērtāk būtu priekš drukas vajadzībām. Un tātad solidi objekti mums tieši būs ar 3D printeri izdrukājami. Un kas attiecās uz to aspektu, piemēram, vai viņi ielīdīs tajā printera robežās, var vienkārši jau laicīgi uzzīmēt ar tādu kastīti, kas ir, piemēram, tas maksimālais laukums, ko mēs varētu izdrukāt ārā, varētu uzliekt kaut vai kaut kādu caurspīdīgu materiālu, un tad jau var saprast no tās puses. Kas attiecās uz materiālu patēriņu, to vienmēr jau pateiks arī vidusprogramma, kas palīdz sagatavot drukas to failu noteiktam printerim. Bet arī laicīgi jau SketchUpā es varu, piemēram, iezīmēt noteiktu detaļu. Viņa šeit ir ļoti palielinātā mērogā, bet es redzu tik un tik, šajā gadījumā kubikmilimetri man sanāk. Vai pie modula info var izvēlēties pamainījuši units. Tātad tilpumu, labi, man parāda kubikmetros. Viss ir pārāk liels uztaisīts tagad. Tagad vispār pa lielu. Un redzu tik un tik tie kubikcentimetri man sanāk. Un attiecīgi skatoties jau vai nu kādos servisos, kas piedāvā izdrukāt ārā, var skatīties pēc šī, vai pēc sava kāda aprēķina. Šādā formātā SketchUpā viņu vēl tā izdrukāt nevarētu, kas ir jāizdara. Es, piemēram, uz brīdi paslēpju te visu, sagrupēšu. Un, lai saglabātu drukai vajadzīgā formātā, pavisam vienkārši pie faila varam izvēlēties eksport, 3D modeli, un vajadzīgais formāts būtu STL. Skatoties pie eksporta formātiem, varēsiet redzēt, mums ir stereo litografija file, STL. Papildus opcijas pāris būtu, un ar eksportu varētu jau saglabāt. Un šo failu brīvi pēc tam jau ievietojiet programmā, kas jau komunicē ar pašu printeri, kas sagriezīs vajadzīgajos veidos, un tajā brīdī jau var noteikt gan to printēšanas ātrumu, materiālu, secību un tādā garā. 3D druka tādā ziņā gana vienkārši, kas ir sarežģītāk, kad mums vajadzētu izgriezt ārā detaļas jau ar ierīcēm kā lāzera griezēju, kā CNC freizi vai plazmu, bet ļoti daudz klientu ikdienā to arī darbojās mums. Gan mēbeļu dizaina, gan arī dažādu metālu izstrādājumu ražošanā. Galvenais būtu visām šīm detaļām, ko vajadzētu izgriezt ārā, iegūt 2D skatu. Un šeit, kas ir svarīgi, kaut vai es varu iezīmēt vienu detaļu, es varu viņu tā smuki nokopēt to plakni, un ar Ctrl V viņai vajadzētu jau iznākt šādi te plakanai. Tātad, ja loksnis tāds materiāls ir modulēts sākotnēji XY asīs, tad viņu izkopējot arī ļoti skaisti var iegūt to izklājumu. Tīri praktiski mums pat tās plaknes nav vajadzīgas. Atsevišķos gadījumos jau var noderēt, bet tā man te vispārējais arī pagaidām nav vajadzīgs. Un šo te vajadzētu saglabāt, tā uzlikšu skatu top, var redzēt. Svarīgākais saglabāts kā tātad 3D DVG failu. Ja skatos SketchUpā, arka. Ir arka,
ja būtu arī kāda riņķa līnija, tā ir riņķa līnija. SketchUpā, saprotams, viņa parādās mums sākotnēji tāda segmentēta. Tātad tikai, ja es visu šo te saglabāju kā 3D modeli un kā 3D DVG vai DXF failu, eksportēšu. Tā, ok, atveru vaļā jau AutoCAD. Atvēršu vaļā. Nu, re. Skatos tā, reģenerēt. Objekta veida, ja, tātad tiek uztverts, ka tas ir aplis, ka tā ir arka, nevis vienkārši kaut kāda segmentēta forma. Tas ir svarīgākais. Un nu, tālāk jau sanāk savietot visu, izgriezt ārā. Un, ja teiksim, saglabājam, ir opcija saglabāt arī SVG formātā, tur pie extensioniem var paskatīties par tiešo no SketchUpa, ja vajadzētu. Tātad SVG. Un parādīsies dažādi, jā, tie eksporteri. Nu, re. Tas tā pamata formāts būtu sadalīt visu plaknē tādos objektos. Kas attiecās uz to tehniku, ja vajadzētu papīra maketus uztaisīt, es te, piemēram, izveidošu ļoti, ļoti vienkārši māju. Nu, ne. Un vēlētos izdrukāt ārā pakanu, salocīt, piemēram. Tāds ļoti foršs uzdevums parasti. Var izmantot tādu bezmaksas SketchUp spraudni, kas saucās Flattery. To atkal tieši Sketchucation lapā varēs atrast. Izvēlos, piemēram, rīku Unfold Faces un klikšķinot uz plaknes. Tā. Secīgi es varu attaisīt šādi te vaļā. Pēc tam nospieņš brīvā vietā uz otru pusi. Un pēc tam arī sānas. Nu, re. Un uzreiz ir arī rīks Add Tabs, kas jau ļautu tātad pievienot tās ausis, jā. Un es redzu reizē, kurā pusē viņas pretējā vietā, kur viņas salīmēsies, parādīsies. Nu, gala rezultātā es varu šādi sataisīt, es varētu to visu atkal eksportēt kā DVG, vai var izmantot Flattery piedāvāto SVG eksporta funkciju un saglabāt SVG formātā un pēc tam jau attaisīt vaļā vai no CorelDRAW programmā vai Illustratorā, kādā vektoru grafikas programmā, kas ļautu ērti to izdrukāt ārā. Lielākoties tā būtu tieši CorelDRAW programma, jo Corels kaut kā labāk draudzējās arī ar vecākām dažādām iekārtām. Bet tas ir Flattery īsumā, kur viņu varētu iegūt. Fórums, mājaslapa Sketchucation, tur atradīsiet ir Plugin Store. Un čatā iemet arī saitu. Tātad šeit vajadzētu reģistrēties un jau varēs šos te dažādos spraudņus SketchUpam pievienot arī klāt. Bet tā, nu jau sanāca nedaudz ieskrieties varbūt par daudz par dažādām šīm tehnikām. Vēl tagad gribētu dot vārdu Zigmāram un tad varētu paturpināt tālāk par dažādām ilustrācijas tehnikām tieši arī. Tātad, ja tiek izmantota SketchUp for Desktop vai online versija, tātad, kas būtu studentu pasniedzēju, jābūtu pieeja tādam servisam kā SketchUp Diffusion. Tad, ņemot vērā, ka vairumam nepietiek varbūt tā pacietība apgūt
apgūt to vizualizāciju ar gaismām, ar materiāliem, tad jau tālāk nāk mums mākslīgais intelekts. SketchUp Diffusion būtu spraudnis, ko varēsiet uzstādīt no sadaļas Extension Warehouse, un pats pirmais jau arī parādīsies. Un šeit, piemēram, palaižot Diffusion, parādīsies darba loks, un tātad, kur šīs attēls, paņemtais ekrāns, šāviņš, mums jau tiek savienots ar Stable Diffusion mākslīgā intelekta renderēšanas to dzinēju. Es varu izvēlēties vai noteikti stilu, kādā es vēlētos parādīt objektu, vai to iesadījumos, kādā vērā tiek ņemti, kā tiek ņemt vērā tie prompti, ko es uzrakstīju, tie ierosinājumi. Kas tas tāds īsti ir par objektu, kā viņam vajadzētu izskatīties. Es te uzrakstu vienkārši tātad metal object, tad vismaz būtu jāņem vērā, ka viņam no metrāla vajadzētu sastāvēt. Ar generate jau generēja bildīti, un jau parasti pēc pāris sekundēm tiek doti vairāki varianti. Ko tas mākslīgais intelekts izdomāja? Principā, jo detalizētāk mēs šādos te ierosinājumos promptos aprakstam, kas tas īsti ir pa objektu, jo precīzāks tas gala rezultāts arī būtu. Te var manīt, ka tiek ļoti izteikti ņemts vērā tās līnijas, kas vēl ir atstātas, ja tās noņemt nost, tad jābūt labāk. Bet, mēs uzreiz iegūstam jau tādu daudz realistiskāku skatu. Un pamēģināšu savādāk. Uzrakstu ir no plasmasas, vai ne? Un attiecīgi jau taisot šo te mākslīgā intelekta vizualizācijas jauno variantu iegūšu. Tātad šādā variantā atkrīt tā varbūt vizualizācijas daļa, ko manuāli būtu jāmācās. Protams, rīgi kā Twilight render, kā vīrējs ļaut jau daudz precīzāk rezultātu iegūt. Te ļoti, ļoti skatās pēc tā, kā tās līnijas izskatās, ka tāds stiklu laikam uztaisīja. Porši var attīstīt to ideju vismaz radoši. Scēna, kas patīk, es viņu varētu arī leju pielādēt attēlu, vai uztaisot add scene, to pievienot kā tādu atsevišķu skatu SketchUpā. Tad vienkārši nospiežot, man aizmetīs šajā skatā un varētu redzēt, kāds izskatīsies jau. Un viens ir mākslīgais intelekts. Ja gribētos jau daudz detalizētāk, tad, protams, var izmantot SketchUp Studio versiju. Un piemēram, jau vīrējs. Šeit gan tātad pilnais vīrējs būtu pieejams tieši komerciālajā studio versijā. Studentiem tas būtu pieejams atsevišķi kā licence 134 eiro gadā plus PVN. Teiksim, ja viens tāds uz klasi būtu, tad jau varētu izmantot arī visi pārējie, kad nepieciešams to vizualizācijas darbiņu uztaisīt. Kas attiecās uz to ilustratīvo, lai radītu rasējumu, viens variants ir to patiešo SketchUpā šeit radīšu. Izvēlēšos stilu. Construction Documentation style noņemšu nost visas liekos tātad asis un tādus vizuālos elementus. Un kā es varētu tos izmērus parādīt? Uzreiz, piemēram, to pašu detaļu vairākos skatos. Es tātad varu kaut vai nokopēt. Sagriezīšu, tas būs augšskats. Pagriezīšu, tas būs cānskats. Tāds slinkais variants, kā visas tos pamatskats uztaisīt. Var uztaisīt vēl vienu skatu, kur, piemēram, šo te pabīdīšu uz priekšu nedaudz. Visu šo te es kopā sagrupēšu. Un, ja es gribētu ar griezēju plakni nogriezt visu, es varu izvēlēties rīku Section Plane.
radīšu griezumu, piemēram, šādā te līmenī. Tā. Šādi te, teiksim. Izslēgšu ārā, tā uzlikšu skatu no priekšas, izslēgšu ārā perspektīvi. Izslēdzu ārā tā tad arī section plane. Gala rezultātā es redzu to vienu objektu jau visos pamatskatos, un es varētu un tā, jā, šādā variantā saglabāt to kā attēlu. Par izmēriem es varētu izvēlēties arī, ka dimensions uztaisu pirmo. Un parādās, negribās redzēt tās mērvīnības, tad es vienkārši izvēlos rīku. Tātad sadaļu model info units un izslēdzu ārā ķeksīti no display units formata. Šādi parādās. Un sadaļā dimensions varētu ar select iezīmēt izmēru un uzlikt, lai būtu, piemēram, bultiņa. Un updateoju. Šādi būtu tas stils noformēts, un tagad visi jaunie izmēri, ko es taisītu, parādītos tieši arī šādā te pašā stilā. Es taisīšu šeit, piemēram, izmēru ķēdīti. Atzīmēju šeit, piemēram, tas te būs izmērs. Tā galvenā problēma ir izliekot šādu izmērus SketchUp vidē, tie tiek veidoti ekrāna tādā mērogā, kas nozīmē kaut ko ļoti mazu jāparāda vai kaut ko lielākā mērogā, diezgan grūti izdarīt. Tas teksts arī saspiežās, ja es pārāk tālu attālinu. Tāpēc tāds labākais variants būtu objektu. Es varētu tā atsevišķi no visa šī faila saglabāšu. Tā varbūt uztais viņu kā komponentu. Saglabāšu ar save as kaut kur datorā. Okay. Un pāriešu nu jau uz to failu, atsevišķi viņu atverot vaļā. Un tā vidi, kas ļautu labāk pārnest uz to rasējumu noformēšanas jādara, mums būtu layouts, izvēlē file, ir opcija send to layout, tā nedaudz paslēpās tā sadaļa. File send to layout. Var izvēlēties šablonu, kurā es vēlētos parādīt šo te rasējumu. Paņemšu tādu, kas jau bija radīts nesen. Un tajā iekšā uzreiz jau parādās 3D modelis. Šo modelīti es varētu tā nedaudz pamainīšu skatā. Pietuvināšu. Pirmām kārtām varu ielikt tātad standarta skatu izometrisko. Skatos perspektīvu, laikam jā, bija izslēgt ārā jau. Un varu vēlreiz tātad izometriskais skats. Skrīt. Un varu ielikt jau konkrētā mērogā attiecībā pret lapu. Paņemtu tātad, teiksim, izvēlē scale, tātad mērogu 1:10, šādi te izskatīsies jau. Būtu par lielu, tad pamainīšu scale 1:5. Atvainojos 1:20. Šajā brīdī viņu varētu arī tā nedaudz samazināt, un sānā. Un pamainīšu tos pārējos skatus. Šeit, piemēram, var izvēlēties arī caur SketchUp modeli sadaļu, piemēram. Arī šeit var pamainīt to skatu, piemēram, jau uz front. Tā. Šeit uzlikšu to skatu top. Un left vai right. Šādi te.
Un esmu ieguvis tos standarta skatus, esmu ieguvis arī to izometrisko skatu. Un ja es veidotu izmērus jau layouta vidē, es paņemšu tātad daudz paslēptos modelēšanas rīkus. Izvēlēties vienu izmēru, izveidošu šeit, piemēram. Sākumā ļoti dīvaini tur metros parādās, bet var izmainīt tātad dimension style mērvienību uz milimetriem, noņemšu nost to pašu mērvienību, lai nerādās. Varu ielikt, lai izmērs man būtu centrā, piemēram, horizontāli. Varētu pamainīt arī teksta stilu. Un izmēru. Un šis te stils, kas ir radīts izmēram, ar to es varētu jau paturpināt. Tā. Šajā te layout vidē nedaudz vieglāk radīt, piemēram, jau izmēru ķēdītes. Jau detalizētāk visas tās detaļas varētu noformēt. Arī, ja būtu kāda izometriskā stilā detaļa, es varētu izvēlēties, piemēram, tos punktus un pieturot alt taustiņu nospiestu, var izlikt arī izometrisku izmēru. Šeit. Un blakus piefiksēju arī. Nu tā, daudz glītāk tad izskatās. Tātad jāitas sākotnējais kaut kāds prototips, izmēri mums jābūt, saliekam aprakstiņu, nu jau varam arī patentu uztaisīt, jā. Nu, tās iespējas layoutā ir diezgan plašas, tīri no tāda ilustratīvā viedokļa arī, piemēram, visa šī sākotnējā prezentācija arī tieši radīta layoutā. Man stāstīņš vairāk ir domāts skolotājiem. Es ceru, ka te vismaz, nu, ja ne šeit, tad ierakstu gan jau, ka noskatīsies. Es skolā strādāju ar dizainu, mācību priekšmetu, un vidusskolā man ir arī ļoti interesants, viens pēc 4. vidusskolā izvēles priekšmets tehniskā grafikā. Un te man ir pāris bildes savāktas, ar ko, nu tāds neliels ieskats ar to, ar ko mēs nodarbojamies no 4. līdz 12. klasē apskatīties. Nu tātad pirmais ir par to, par SketchUpu. Kāpēc vispār mēs darbam izvēlamies SketchUpu? Tas ir tāpēc, ka, nu, salīdzinot ar AutoCAD, viņš ir vienkāršāks un loģiskāks. Fusions arī ir pa daudz sarežģīts un diezgan sarežģīti lietojams. Tur tās visas, nu, reģistrēšanās un licenču atjaunošanas ir diezgan sarežģītas. Blenders ir vispār kosmosa skolniekiem, es uzskatu. Tinker kāds atkal pa vienkāršu, nu, paliek SketchUps. Tas ir tāpēc, ka viņš ļoti loģiski kaut kā visu to dizainu uztver, automātiski ko piezīmē, un daudzas lietas SketchUps izdara pa kluso, ko tas lietotājs faktiski nemaz nemana, ka tas tā loģiski notiek un ka viss ir tā vajag kaut kā sakarīgs approgrammēt. Nu tā, tad par tiem darbiem 4. klasē te mēs sākam ar šitādu ļoti vienkāršu darbu. Starp citu, par programmām skolā vienā skolā mēs strādājam ar web versiju, kas ir, nu, internetā darbinām versiju, savukārt 2. skolā ar stacionāro, jau veco 2017. SketchUp meiklu. Tieši tāpēc, ka viņam var piekabināt visus tos jautros spraudņus, ko Kārlis tur rādīja, un tieši tāpēc, ka viņš ir stacionārs un bez interneta, un, nu, ļoti tāds ērti pielietojams un upgradeojams priekš visādiem interesantiem papildus darbiem. Nu, sāk rekrut 4. klases skolnieki ar 4 stūru, nu, ķieģeļu zīmēšanu, un viņus pēc tam
vienkārši mācās grupēt, mācās kopēt, pārvietot un līdzināt pēc stūriem. Un, ja, ja kādam ritīgi gribās, te var arī fūgu taisīt, nu, šuves. Nu, tas ir tāds uzdevums priekš kaut kāda maksimālās atzīmes. Bet nu tā, faktiski ņemot to rutīnas darbu, uztaisot vienu ķieģelīti, pēc tam viņas grupējot, kopējot, pārvietojot, veidot tur logus, pārsedzes, bija, starpsienas ievietot. Līdz tā rutīna beigās tiem cilvēkiem iznāk tik garlaicīgi, ka viņi jau tad sāk saprast, ka es jau varu kopēt, tad iezīmē vairākas tos ķieģelīšus, tad jau veselu sienu var pārvietot un tā, un pamazām cilvēki mācās to optimizēt, to savu darbu no tādas vienkārši, lai tiktu vaļā no tās rutīnas. Nu, šitie jau ir 4. klasē jau, ko atkal viņam jāmācās ir pēc programmas mērīt un nozāģēt koku materiālus, tad viņus pa priekšu iemācās šeit saprojektēt tos garumus, pēc tam, ar vienmēr sakot, izdomāt to formu, pēc tam sazīmē, kāds viņš tur varētu būt ar izmēriem, un šo bildi jāielādē telefonā, un pēc tam dodās uz koku darbnīcu, un viņi pēc šitās bildes arī faktiski realizē. Un ja tie bērni ir šitādus te viņus ar datoru sazīmējuši, tad viņiem par formu, par to ražošanu vairāk nekādu jautājumu nav. Tur viss ir skaidrs un parasti bez problēmām tāds viņi arī viņus uztaisa. Vienkārši skatās telefonā mēra, atzīmē, zāģē un samontē. 5. klasē šitie ir populāri, tur ir jāstrādā ar tiem kompozītu materiāliem, ar finieri. Tad arī jāizdomā kaut kādi plakani objekti, jāsaplāno savienojumi, jāparedz, cik viņš būs liels, jādabūna detaļu rasējumi, un ar šo dodās uz koku darbnīcu, un ar šādiem rasējumiem cilvēks meklē materiālus un sāk darbu. Te gan vajadzēja, man nepatīk tas saīsinājums rasējumā, viņš izskatās, ka šitā stacionārā versija ļoti veikli māk atslēgt tos web versiju nemāk, tur manuāli visas skaitļus, tad jādzēš tas atkal garlaicīgi. Tāds atšķirības. Tad 5. klasē vēl šitāds ir plakani darbi, kur sarežģīto pogu, piemēram, ko izzāģēt ar roku, viņam būtu diezgan grūti, to viņi aizsūta uz šito STL eksportu un izprintē ar printeri. Savukārt šito te rokturu daļu vienkārši šeit ir tāda lieta, ka no viņa vajadzētu iegūt šablonu, lai tas bērns varētu viņu novietot uz materiāla un vienkārši pārzīmēt un izzāģēt pēc šitā šablona. Tur parādās viena problēma SketchUpam, ka nevienai versijai es neesmu redzējis, ka viņam būtu layouta pielikums. Tas ir SketchUpam milzīgs trūkums skolas darbā, jo nevar dabūt šitos rasējumus patiesā izmērā. Un tas nav labi. Tad, kāpēc nav layouta pielikums, īsti nezinu, bet tas mums baigi traucē skolas darbā. Tad mēs izlīdzamies ar šitādiem te vienkārši, ka ņem to bildi, izgriež, bildi aizsūta uz PowerPoint, un PowerPoint māk zīmēt precīzus taisnstūrus, un tad uzzīmē taisnstūru 97 reizes, te vēl vajadzētu zināt, cik ir lielākais izmērs, un ievieto viņu tajā taisnstūrī, vienkārši ar izstiepšanas, kā bildes izstiepšanu, un sūta uz PDF eksportu, un tad viņi var dabūt mērogā 1:1. Iznāk tāds ar kaut kādiem apved ceļiem, bet kaut kā tikt galā var bez tā layouta iztikt. Te ir tas pats. 6. klasē viņam jāmācās ir 3 skatu rasējumus jāapgūst. Tad no sākuma vien uztaisa vizualizāciju,
Un tad no šī izņem ārā detaļas un attiecīgi detaļām atkal taisa šablonus ar izmēriem un sūta uz to PowerPoint, ierāmē viņu pareizā izmēra rāmī un tālāk eksportēs PDF. Un 3 skatu rasējumu pie reizes mācās, kā lietojot šo te karti, kur ir frontālais skats, un mācās lietot paralēlo projekcēšanu, lai izvairītos no perspektīvas. Un, attiecīgi, šādus te 3 skatu standarta rasējumus ar SketchUp ir ļoti viegli taisīt, jo vienkārši uzbūvē to detaļu trīsdimensionāli, pēc tam viņu sakopē 3 kopijās, 3 komponentos pareizāk. Un, ja te, piemēram, nāktos izzūt turbumu, tad šo detaļu var atvērt rediģēšanai, uzzīmēt to urbumu, un urbums izurpsies cauri visām pārējiem skatiem arī. Un šādus te standarta rasējumus ļoti vienkāršām detaļām 6. klasē veiksmīgi var veidot ar SketchUp. Šis ir redzams ar web versiju taisīt. Jā. Un cipariem mērvienības ir nodzēstas ar roku, laikam manuāli. Un šito slešu var ar webu uztaisīt pa būtiņām, tas ir viegli izdarāms. Vienīgi simetrijas asi nemāk SketchUps ierakstīt. Tur vajadzētu layoutu. Jā. Bet tā, protams, viņš nav ideāls rasējums, bet tas princips kompleksējiem rasējumam es uzskatu, ka tie ir labi izpildās 6. klasē. Un 7. klasē tad tālāk ir tēma kā rotā izstrādājums. Un tad mēs mēģinām digitāli izveidot kaut kādus objektus un tad viņiem ģeometrisko kogriešanu vienkārši taisīt ar datoru. Kad uzzīmē to objektu, ielieto dziļumus, kur viņiem jābūt, un ar move funkciju vienkārši saspiež viņu materiālā un iznāk tādu smuku pogriezumi. Šitādi, tas ir virtuves dēlīts, diezgan biezs taisīts ar visu izgriezumu. Un ar kogriezumu šitiem te rotājumiem. Šeit vēl starp citu etnogrāfiskie rotājumi arī ļoti labi loģiski ar SketchUp zīmējās, kur ir visas tās, kas viņi tur tie krustiņi un skujiņas un visādi tur auseklīši ļoti loģiski plānojās un smuki zīmējās ar SketchUp. 8. klasē ir rotācijas ķermeņi, tur galvenokārt ar Follow Me instrumentu jāpazīst, mācās bērni zīmēt visādus rotācijas ķermeņus, apvienot viņus grupās, un pēc tam uzrotēt šādus te visu kaut kādus, dizaina priekšmetus, kur izmanto rotācijas ķermeņus. Virpošanai, diemžēl, laika vairs nesanāk, tāpēc mēs apstājamies ar šitiem digitālajiem modeļiem. Ja kāds vajag ātri tur, protams, ka viņus varētu virpot, bet, pa 1 stundu to nevar izdarīt. 9. klasē mums ir spraudnis Twilight renderis, kas māk radīt gaismas, un tad to gaismas un ēnas digitālos risinājumus mēs mierīgi taisam ar stacionāro versiju un ar spraudni Twilight renderi. Tad uzzīmē kaut kādu to objektu un pievieno tur gaismas un vienkārši skatās, kā gaisma krīt, kur ir ēnas, kur apgaismojās, gaismas stiprumu, var regulēt krāsu un tā. Tad veido no tā kaut kādu gaismas projektu. Te var redzēt viņu. Kaut kādu fragmenti no skolēnu darbiem. Kā viņš iedomājas to ēku apgaismot. Tāds pišķi kosmos ir, bet, tas ir kā mācību uzdevums, tīri interesanti izskatās. Kompozīciju var veidot, gaismekļus var izvietot un skatīties ēnu un gaismu risinājumus. Šeit interjerā lampiņa ar gaismu. Tas, laikam, sienas dekors bija domāts. Tā. Šeit arī šitien gan var redzēt, ka nav izstrādāti tie gaismas ķermeņi, ir izvietot tikai gaismas avoti bez tiem
kas viņam būtu tiem fiziskiem kaut kādiem tādiem, nu, fiziskiem objektiem, kur tai gaismai būtu jāatrodas. Nu, kā iepriekš lampiņā, tur gaismas objekts ir ievietots lampā, un redzam, ir tikai gaisma. Šeit objekta nav, ir tikai gaismas avots. Tad tas tāds kļūdains projekts. Bet, nu, gaisma strādā. Te ir ko jā, lampa SketchUpā, un pēc gaismas renderēšanas iznāk šī tāda bildīte. Nu, te cilvēks ir izvilcis kaut kādu specifikāciju ar piereizi no SketchUpā. Vidusskolā tālāk mums ir vides objekti, nu, tad tāds bija uzdevums izdomāt, ko darīt ar šito kastīti, lai tās grāmatas tur, nu, lai būtu brīvi palodz, atvērt varētu logu, lai tās grāmatas būtu, nu, kaut kā pārskatāmāks. Nu, tad te ir tāds vienkāršs SketchUp risinājums, ka vajadzētu plauktiņu. Nu, tā ir problēma, un te ir, kur redzams risinājums. Tad no SketchUpa var iegūt divdimensionāls rasējums detaļām, nu, kuras pēc tam varētu iedot kādam amatniekam izgatavošanai. Un te ir tad redzams kāds primitīvs kopsalikums. Par prototipēšanu šis uzdevums īsti neizdevās, jo viņam prototipēšanai vidusskolā prasa mācību saturs arī testēt pie reizes. Bet, nu, piemēram, kā tāda ideja bija, ka vienā izmēra durvīm uzzīmēt to kārbu, izdomāt durvju dizaina risinājumus, nu, vismaz 3 prototipus, un tad viņus kaut kā testēt, bet tā testēšana īsti, viņi visi ir labi. Vienam der tas, nu, tur testēšana īsti nestrādāja, bet, nu, prototipi, kaut kā tādus tur sazīmēja vidusskolnieki. Te ir kaut šī tāda ļoti vienkārši. Vissarežģītākais bija izdomāt to kārbu, kā viņi tur pieslēdzās tā, lai tas durvju, nu, lai viņi tur precīzi tajā kārbā ievietotos iekšā. Un tad tehniskajā grafikā SketchUps ar visiem saviem rīkiem ir ļoti piemērots, nu, piemēram, mācīties un pētīt vienkārši projicēšanas metodas. Un, piemēram, šeit uzzīmē parastu kubu un darbojoties ar kameras rīkiem, ar to skata lauku, jeb kā viņš tur field of view saucās, ka var izvietot tos 2 punktu perspektīvu tālāk, tuvāk, un attiecīgi tad, nu, skatīties, kā priekšmets deformējās, kā tās perspektīvas tur darbojās. SketchUps to ļoti labi zīmē. Te var redzēt frontālās dimetrijas kubs, ka viņš ir faktiski taisīts bez perspektīvas, un ar to, nu, šitā īstā dimetrija laikam nebūs, bet, nu, princips ir saprotams. Un izometrija atkal šitā bez perspektīvas izskatās. Nu, kad šos lielam cilvēkiem tīri labi sanāk. Tāds labs instruments, ar ko tās projicēšanas metodas apskatīt. Tad tehniskā grafikā mums vēl ir visādi, kas tas ir, taisnas un plaknes stāvotnes uzdevumi. Nu, kompleksais rasējums. Tātad reku iedot šādu te skolotājs sagatavo parasti kaut kādu detaļu, un tad uzdevums viņu šķelt ar frontāli projicējuši plakni un vispārīgi stāvotnes plakni. Un šķēlu un figūras ievietot atbilstoši nosaukumu slāņos. Te mācās izveidot slāņus, tad ieslēdzot vienu un izslēdzot otru, es tādu plakni skaidri redzu. Te gan redzams, ka kamera ir ievietota fronta skatā, un šis nav frontāli projicējuši, tā ir profilu projicējuši plakni, bet, nu, princips ir skaidrs. Tātad darbs izdarīts, bet tā kļūdām. Un šitā ir tā vispārīgā. Tālāk ir griezuma tēma. Arī SketchUps mums der tajā vietā, kad ir jāpēta, te ir 2 principi, kā Kārlis rādīja ar šķēlē plakni, bet šis nav īsti tāds, jo man viņš nepatīk darbā, jo viņš šķeļ visu, kas ir uzzīmēts un nevar konkrētu vietu, bet ar komandu ar šo te plakni un norādīt šķelties ar to modeli, tad viņš smuki tur apzīmē, apkārt to nocēš un iegūst plaknes figūru, kur jau var lietot kā, nu, vienkārši griezumu taisīt no viņa rasējumus.
sarežģīti ar SketchUp. Šitais īsti nestrādā, tāpēc mums nākās, nu, ar AutoCAD ir vieglāk. AutoCAD faktiski atliek mums iemācāmies ar skolniekiem uzzīmēt tos modeļus. Nu, tur faktiski ar vienu komandu dabūt 3 skatu rasēm, izlikt izmērs un eksportēt viņu. Šajā ziņā, ja būtu SketchUpam layouts, tad viņš būtu labs tādu tīri tehniskās grafikas lietošanā, bet tā kā viņam tā layouta nav, nākās pāriet uz AutoCAD un strādāt ar viņam iebūvēto layoutu. Nu, te pēdējais arhitektūras rasējums, šogad te cilvēki mēģināja lapeni taisīt, jā, viņa detalizēta visa ir, katra detaļa ir atsevišķā grupā. Te gan mēģināja, nu, vajag sasteidz, salikt vienkārši izmērs, nu, šitā nav lietojams faktiski, kā, nu, tādu nevarētu dot pēc tādiem izmēriem, viņu neviens nevarētu uztaisīt, bet, nu, vienkārši nepietika laika. Bet te ir, projekts ir, nu, strukturēti diezgan pamatīgi, visas slāņi ir sašķiroti, un tur bija arī vairāki skati, kā viņš tur dabā ar griezumiem un tā. Nu, tas par vidusskolu. Un šitais ir, te mums ir 3D vīzijas mācību konkursa saturs, apmēram, kā faktiski kā drīzāk kā rasēšana ar tādu rasēšanas ievirzi, mazāk ar dizainu modeli, to prototipēšanu. Mēs te taisam tādu pasākumu ar katru gadu pavasarī mēģinām. Šis būs vienu gadu nostrādājumi, tagad cerams, ka otrais būs kuldīgā pie kolēģiem. Tad testi, kaut kādi teorijas jautājumi par SketchUp, tālāk 2D konstrukcijas, tad kompleksais rasējums un tad 3D modelēšana, kur skatās jau kaut kādu sarežģītāku tādu uzdevumu, kur var kaut ko būvēt, prototipēt un pēc tam demonstrēt vērtētājiem. Starp citu, šeit var redzēt adresi. Tur ir plāns, kad ej uz 3D vīzija arhīvus, tur tie uzdevumi visi, nu, viena gada uzdevumi tur ir, jo mums viena gada tas konkurss bija. Tur viņus var apskatīties labākos darbus un tos uzdevumus mierīgi var ņemt, skatīties un mēģināt izpildīt.